Labdien! Šodien ir 2024. gada 11. decembris. Atgādinu, ka atskaņošanas ātrumu var palielināt, un apakšā zem video var atvērt papildus informāciju un apskatīt saites, kuras uzrunā. Tātad decembra enerģētiskās iezīmes. Ir teikts, ka novembra pirmajā pusē mēs pārvarējām kolektīvās apziņas slieksni, pazīstamu kā 144 tūkstoši cilvēku. Tas nozīmē, ka uz planētas jau noformējies līdzsvars starp cilvēku enerģijām, kuras nes bailes un viss ir labi. Un decembrī varēs sākt pamanīt pārsvara izpausmi cilvēces vienotības virzienā. Pagaidām tas ir svārstīgs pārsvars, jo pagaidām ir zināma inerce domāt ar pagātnes paradigmām. Tas ir, jūs jau saprotat, ka pasaule ir mainījusies, bet jums leksikonā pagaidām pat nav vārdu, lai iezīmētu jaunus stāvokļus un savas sajūtas. Un lai izteiktu sevi, nākas izmantot pagātnes tēmas, lai gan iekšēji sākat tam piešķirt citas nozīmes. Jaunu sajūtu apvienojums no pasaules un inerces domāšana rada buferzonu, kurā skaidri saredzēsiet, ka jūsu dzīve sakārtojas un piepildās ar burvību, un kolektīvie stāsti izskatās iestrēguši. Jūs vērojat gan vienu, gan otru. Tas ir gan vienotību, gan šķelšanos. Taču pats fakts, ka jūs vienlaicīgi saskatāt pretējas parādības, liecina, ka šis ir dualitātes beigu periods, kolapsa zona. Un iespējams, ka jūs pat jau esat to izgājis, bet tagad redzat, kā citi cilvēki iziet. Un tā ir jūsu klātbūtne kā gaismai tiem, kam jūs rādat ceļu uz vienotību. Ja ne jūs, kurš tad to parādīs? Tātad, decembris ir laiks, vieta, kur jūs redzat savu progresu un sākat pamanīt progresu sociumā. Līdz 21. decembrim jūs varat pietiekami labi apzināties to, ko esat gatavi atstāt pagātnē. To, kas jūs neesat. Tā ir vēl vienas kolektīvās frekvenču membrānas iziešana. Tas ir baiļu atlaišana. Pēc šī etapa iziešanas stāsies spēkā kolektīvā frekvence ziņkāre. Tā ir jauna frekvence un izprovocēs daudz atklājumu, atmaskojumu un atklāšanos. Piemēram, jūs jau zinat, ka NLO ir mūsu planētas sastāvdaļa. Toties tagad būs jautājumi, bet kurš gan to slēpa no cilvēkiem? Un lūk, šī ziņkāres frekvence pāries pār ļoti daudzām kolektīvās zināšanas tēmām. Protams, daudziem cilvēkiem atklāsies liela daļa no tā,
ko jūs jau sen zināt. Taču neskatieties uz šiem cilvēkiem no augšas. Un nav jāsaka, es taču teicu, kāpēc tu neklausījies. Jo tas iesaldēs jūsu frekvences un palēninās augšupejas procesus. Atcerieties, ka nekādu kopīgu faktu nav. Mums ir darīšana ar personīgo rezonansi katram. Tāpat der atcerēties, ka pasaule mainās. Tāpēc pievērsiet uzmanību tam, ko jūs vēlaties izveidot jaunu un unikālu. Nav jāiesaistās to cilvēku nosodīšanas spēlē, kuri iepriekš provocējuši bailes un manipulējuši ar citiem cilvēkiem. Aizraušanās ar ļaundaru vajāšanu palēnina cilvēces vienotības progresu. Atstājiet šīs spēles tiem, kuriem vajag pārslēgt uzmanību no sava upurisma. Viņiem tas ir starpposms starp izeju no aklas pakļaušanās un uz atbildības uzņemšanos. Tāpēc viņiem ir svarīgi vispirms saskatīt manipulācijas faktu, lai izdarītu soli tuvāk personīgajai atbildībai. Taču, ja jau apzināties savas izvēles spēku, tad fokusējieties uz izvēli. Piemēram, kas tā par pasauli, kurā katrs ir apzināts, vai arī kādu mēs izveidosim ekonomiku, kad visi cilvēki rezonēs ar pārpilnību? Jums personīgi būs ārkārtīgi izdevīgi fokusēties uz jaunām vēlmēm un jūsu sapņiem. Pie tam šodien, nevis kaut kad tur, kad kāds to atspoguļos. Ļoti daudz kas jums kļūst pieejams. Tāpēc neizšķiediet uzmanību uz muļķībām un niekiem, kuros nav jūsu personīgās labsajūtas. Viena no enerģijām decembrī būs stabilizācijas enerģija. Citiem vārdiem sakot, sakratīsies tas, kas jau ir noticis. Salīdzinot, tas ir tā, it kā jūs paņemtu burku, kurā ir kaut kas tikko sabērts, un tagad to sakratat, lai sabērtais sastātos vienmērīgi pa visu burku. Nu lūk, tā arī iepriekšējo notikumu rezultāti un to sekas pierīvēsies viens otram, meklējot labāku kombināciju, lai izveidotu bāzi nākamajiem notikumiem. Tādu bāzi, kura iekārtotu visus vai vismaz vairākumu. Lietas pārdomāsies, pārpurināsies, sakratīsies, savienosies neiedomājamākajās kombinācijās, lai stabilizētu to, kas šobrīd ir. Un šomēnes notiek saķere vienam ar otru, veidojas komandas dēļ kādas lietas. Komanda tā arī ir stabilizācija. Sakratīt un meklēt risinājumu vajag diezgan ātri. Visam ir savs termiņš un savs darbības laiks. Tāpēc vajag pietiekoši ātri analizēt un meklēt risinājumu. Vēl nāks tāda kā apzīmogošanas enerģija. It kā varētu uzlikt zīmogu vai parakstu. Tas ir tā, jūs kaut ko sevī sakratījāt, stabilizējāt,
un kaut ko sev izlēmāt. Tādējādi jūs it kā apzīmogojat, jeb parakstat to, ko izlēmāt. Tas tiks pieņemts telpā kā spēkā esošs. Kosmosā. To atcelt jau būs praktiski neiespējami, tāpēc gatavojieties, ka telpa strauji izvērsīsies jūsu lēmuma īstenošanas virzienā. Un tad nāksies pietiekami ātri rīkoties. Tāpēc nav jābrīnās, ka sāk notikt notikumi jūsu lēmumu virzienā, un jums vajag rīkoties. Šīs enerģijas nav nekādas jaukās vai mīļās. Stabilizējāt notikumus, saķēdējāt vienu ar otru, kaut ko izlēmāt, un vajadzēs iet aiz šī lēmuma un iet aiz tā, kas izpaudīsies. Un visvairāk tas ietekmēs mijiedarbību ar cilvēkiem un to, kas notiek starp cilvēkiem. Katram ir savs ceļš, bet tieši sadarbībā tiek sasniegti augstāki rezultāti. Tāpēc sadarbojieties, nevis sadalieties. Arī biznesa jomā šīs enerģijas veicinās sadarbību. Meklējiet komandu vai tos, ar kuriem jums sakrīt intereses šobrīd. Pulcējieties interešu grupās. Apspriediet kaut ko kopīgi. Nav jāizklīst pa stūriem. Meklējiet savējos, centieties kaut ko darīt kopā. Un ja brauciet kaut kur atpūsties, tad brauciet kompānijā vai meklējiet līdzbraucējus kaut vai uz daļu no ceļa. Ko šomēnes darīt, lai labi justos? Dariet to, kas cits aiz cita saķeras un veido noturīgu rakstu. Adiet, dejojiet, zīmējiet, izveidojiet kaut ko vienotu. No sadalītā vai izkaisītā veidojiet kaut ko vienu, kaut ko vienotu. Stabilizējiet savu telpu. Un vēl decembrī notikumi it kā risināsies jums pa priekšu laikā, taču gatavības šiem notikumiem nebūs. Tā ir savdabīga demo versija nākamā gada, 2025. enerģijām. Ko tas nozīmē? Decembrī jūsu personīgā virzība kādā jūsu dzīves procesā, tas var būt jebkurā tēmā, jūsu darbība mērķa sasniegšanai kavēsies salīdzinājumā ar to, kā attīstīsies telpa. Proti, process attīstīsies ārpus jūsu pārvaldes vai pat rīcības. Var notikt kaut kādi gadījumi, kas palīdz atrisināt vai pabeigt situācijas. Gan pozitīvi, gan negatīvi. Negatīvi, piemēram, tad, kad notiek sagraušanas procesi, ieskaitot pasaules uzskata sagraušanu, kas traucē cilvēkam būt viengabalainam. Decembra augstā, cietā, spēcīgā enerģija izpaudīsies arī caur dabu, kas var izpausties kā apgrūtināti dabas laikapstākļi. Varbūt vairāk sarežģījumu kā parasti. Cilvēkiem, kuri jau ir sasnieguši izpratni par sevi, savu sūtību un neatkarīgi no bailēm, strādā kaut kādu mērķu sasniegšanā,
viņiem būs nedaudz citāda enerģija, citāda atmosfēra. Viņi pārstās virzīties uz mērķi un palaidīs vaļā pašu mērķa sasniegšanas procesa vadību, saprotot, ka telpa ieteiks visoptimālākos variantus. Tas ir ļoti līdzīgi, kā kad cilvēks sāk komunicēt ar savu augstāko es. Augstākais es parasti rada komfortablu stāvokli un atmosfēru, ka viss ir labi. Un lūk, šajā komforta stāvoklī apzinātie cilvēki vēros notikumu attīstību, saprotot, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Lūk, tāds vienkāršs princips. Tas nenozīmē, ka ir jāatlaiž visi procesi, darbības, sekošana notikumiem, plānošanai. Decembrī jāiemācās nošķirt, kur jūsu aktīvā rīcība paņem no jums 70% enerģijas tā, ka nepaliek radošumam un atpūtai. Tad tur jūs kļūdaties. Tāpēc tad vai nu meditējiet, vai nomieriniet prātu, vai apturiet iekšējo dialogu. Dziļi elpojiet, lai nomierinātu sevi no kaut kādu darbību veikšanas, kuras it kā ir svarīgas. Savukārt, ja jūs ļoti gribēsiet un tieksieties tur kaut ko darīt, tad jūs centīsies apturēt, piemēram, vai no ar laikapstākļiem, vai aizvarot veikalu, kurā gribējāt ko nopirkt. Vienvārds sakot, aizvērs iespējas jūsu pašu labā. Tāpēc optimālais zelta vidusceļš ir sekot līdzi notikumiem, kaut ko darīt un atlaist. Te der teiciens: es dzīvoju plūsmā. Bet pēc šī, kad nāk decembra beigas, tad šo stāvokli es dzīvoju plūsmā vajag pabeigt un saprast, ka tagad ir pilna gatavība rīkoties. Jo janvārī notikumu attīstību noteiks jūsu energopiepildītība. Tāpēc, jo vairāk jūs dosiet sev atpūtu no mentālās un rīkošanās slodzes decembrī, jo vairāk jūs būsiet gatavi kaut ko sākt aktīvi janvārī. Šobrīd mums ir pieejama gamma dziedināšanās, kurā smadzenes rezonē ar ļoti augstām planetārām frekvencēm, iedarbinot visu iemiesojuma ķermeņu dziedināšanas procesu vienlaikus. Atšķirībā no populārās teta dziedināšanas, kas tika izmantota tikai un vienīgi zemapziņas izstrādei. Teta dziedināšanas prakses aizstāvībai jāsaka, ka, ja jūsu smadzenes un ķermenis vibrē frekvencēs virs 80 herciem, tad arī jūsu smadzeņu teta ritma diapazons ir paplašinājies un ir no 25 līdz 30 līdz 45 herciem. Tādējādi līdzšinējā teta dziedināšanas prakse dod jums paplašinātas iespējas, efektīvāk izstrādāt zemapziņas kompleksus un blokus. Tātad decembris – sarežģītā gada noslēdzošais mēnesis. Decembrī spriedzes līmenis būs mazāks, lai novembra daudzdimensiju programmas labi asimilētos. Decembrī būs tikai 4 spriedzes mezgli laikā no 19. līdz 23. decembrim.
tātad ap saulgriežu laiku. Šī spriedze ietekmēs atsevišķu individu apziņu, kuri spēj rezonēt ar visu vibrāciju diapazonu no 1. līdz 12. dimensijai. Tāpat kā novembrī, arī decembrī kosmosa procesos tiks ievilktas visas planetārās telpas. Decembra 1. dekādē transformācija uzsvars būs uz 3. dimensiju. Tas ir blīvo formu pasauli, uz kuru attiecas arī cilvēka fiziskais ķermenis. Decembra spēcīgās enerģijas veicina fiziskā ķermeņa dziedināšanu ar nosacījumu, ka cilvēka smadzenes un ķermenis spēj šādas vibrācijas apgūt. Pretējā gadījumā fiziskajam ķermenim nebūs viegli. Lai gan parastais cilvēks vispār nerezonē ar augstām frekvencēm, nemitīga šo frekvenču iedarbība nepaliek bez pēdām, jo to ietekmē cilvēka organisms sāk funkcionēt arvien sliktāk un sliktāk, parādot visdažādākos simptomus. Augstvibrāciju vide pirmkārt ietekmē nervu sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu, gremošanas sistēmu un muskuļus. Ir arī smalkāka ietekme uz psihosomatiku, miegu un atmiņu. Tik ilgi iedarbojoties, robeža starp apziņu un zemapziņu kļūst ļoti plāna. Aktivizējas apakšpersonības, vecā pieredze iznāk virspusē un saduļķo ikdienas apziņu. Jo spēcīgāka ir augstvibrācijas iedarbība, jo vairāk parādīsies cilvēki ar šizofrēniska traucējuma pazīmēm. Visu decembri Šūmana frekvence svārstīsies ievērojamā diapazonā no 7,83 līdz 220 Hz atsevišķos planētas reģionos. Saules aktivitātes maksimums būs no 15. līdz 23. decembrim. Tad arī enerģiju iedarbība uz cilvēka iemiesojuma ķermeņiem būs spēcīgāka. Tāpēc sekojiet līdzi savam emocionālajam stāvoklim. Meditējiet uz saiknes stiprināšanu ar augstāko ķermeņu triādi un īpašu uzmanību veltiet augstāko enerģiju pārvadīšanai fiziskajā ķermenī. Decembra beigās tiek prognozēts neliels saules aktivitātes samazinājums, tādējādi Zemes elektromagnētiskais lauks būs mazliet mierīgāks. Paskatoties debesīs pēc rietumu astroloģijas, decembrī ir veseli 2 jaunie mēneši. 1. decembrī un 31. decembrī. Pirmā mēneša puse intensīva. Decembris kā pārmaiņu mēnesis. Un Plutons, Urāns un Neptūns iezīmē sākumu jaunām tendencēm uz ļoti ilgu laiku. Līdz 17. decembrim vairāk plāni, domāšana, pārdomāšana, lēmumi, vairāk cienīt laiku, kārtību, organizēšanu.
darbības labāk vairāk veikt pēc 17. decembra, kad Merkurs būs palicis direkts un izgājis no sava statiskā perioda. Mēneša sākumā sāsināta emocionālā situācija, krīzes, diezgan emocionāli intensīvs laiks. 7. decembrī Marss paliek retrogrāds līdz pat 24. februārim uz 2,5 mēnešiem. Varbūt jārēķinās ar aizturēm, ar kādiem iekrājumiem biznesā, var piebremzēties celtniecība vai remonts. Esiet uzmanīgi ar Marsa lietām. Savukārt 8. decembrī Neptūns direkts un tā statiskais stāvoklis līdz pat 19. decembrim var nest tādu kā nenoteiktības stāvokli un problēmas ar miegu. 15. decembrī pilnmēnesis, tāda spriedze, sāsinājums, pretstāve, principi un stūrgalvīga. Tāpēc ap pilnmēnesis laiku esiet uzmanīgāki. Pēc 19. decembra būs vieglāk gulēt un arī spriedze mazināsies. 21. decembrī pulkstens 11:22 ziemas saulgrieži. Ja neesat pie kāda ugunskura, tad iededziet sveci un, skatoties liesmā, iezemējiet gaismu planētā Zeme, cilvēcē, cilvēkos un sevī. Vēl pieminēšu, ka 29. decembrī Hīrons paliek direkts, lielais dziednieks, un, kā jau minēju, 31. decembrī šī mēneša 2. jaunais mēnesis. Veselības ziņā šomēnes problemātiska ir imunitāte un miegs. Savukārt avārijas vairāk pastiprināsies mēneša 2. pusē, no 15. līdz 31. decembrim. Tā kā decembris kopumā ir tāda kā demo versija 2025. gadam, kā jau iepriekš teicu, pieminēšu arī to, ka 2025. gadu sola nepārāk vieglu, taču es teiktu ļoti pārmaiņām bagātu. Jā, katram ir sava realitāte, sava karma, savs apziņas līmenis un savas emocionālās jeb psiholoģiskās traumas. Arī visu ķermeņu tīrības pakāpe ir katram sava. Tāpēc arī notikumi katram savi. Vienas receptes nav, taču meklējiet palīdzību, atbalstiet sevi, tīriet sevi un pats galvenais – sekojiet savai intuīcijai. Tīriet gan fizisko ķermeni, gan emocionālo ķermeni jeb astrālo, gan mentālo ķermeni jeb domas, gan kauzālo ķermeni jeb cēloņu ķermeni. Sanākat kopā, atbalstiet, palīdziet viens otram. Jaudīgais pārmaiņu 2025. gads
prasa apzinātību. Arī par to, ka katrs pats rada un pievelk notikumus savā realitātē. Turieties kopā, apvienojieties 2, 3, 10 grupās un lielākās grupās. Arī 2 ir vairāk nekā 1. Taču pats galvenais, kā jau minēju, ir ieklausīties savā intuīcijā. Esiet mierīgi un centrējieties sevī, lai garām ejošie notikumi un burzma paiet jums garām, varbūt pat nepamanīti. Esiet apzināti un sekojiet līdzi tam, kur ir jūsu uzmanība un uz ko jūs to vēršat. Pastaiga, elpošana, vingrošana, meditācija, mūzika, adīšana vai kāda cita jūs atslābinoša nodarbe, kaut uz īsu laiciņu, var jums palīdzēt pārslēgties uz pozitīvāku noskaņojumu. Esiet mierīgi, lai arī kas notiktu aiz Latvijas un Baltijas zemes robežām. Domājiet par savu veselību, gan fizisko, gan emocionālo, gan mentālo. Atrodiet brīdi atpūtai un būšanai kopā ar sevi. Kā teica gadus 20 atpakaļ, pat ja bērni neies skolā 2 mācību gadus pēc kārtas, jo būs sabrukusi izglītības sistēma, esiet mierīgi. Tas taču nav nekas traģisks. Dzīve tāpat turpinās. Un arī tad, ja pat 2 nedēļas nav interneta un citu sakaru līdzekļu, arī tā nav traģēdija. Varēs atpūsties un mierīgi turpināt dzīvot. Izvairieties no liekām darbībām un liekām procedūrām. 2025. gadā var būt dažādi apmāni, kas sākumā izskatīsies kā patiesība. Tāpēc esiet uzmanīgi un modri. Decembris ir kā nākamā gada atspulgs un ievads, tāpēc novēlu stabilu mierīgumu, tīrību un gaišumu. Lai mums visiem gaisma, mīlestība un prieks. Šodien pateicos.